Esiet sirsnīgi sveicināti, mīļie draugi, šajā skaistajā svētdienas rītā pēc vasaras svētku nedēļas. Esam jau maija otrajā pusē, un apkārt ar saules stariem siltumu sajūtam sevī noteikti arī tāda no vienas puses uz augšu vilinošu, tādu varbūt pretī šim siltumam un saules gaismai tiecošos savas dvēseles kustību, kurai gribētu jau uzreiz arī sekot ar visu savu būtību, bet no otras puses arī ir labi pieredzēt šo zemes pievilkšanas spēku vēl ar vienu, zemes smaržu, zemes raupjumu. Un sevī atrast starp šīm divām dimensijām balansu, harmoniju, nepazaudēt savu es. Un, ja tā varētu teikt, pieredzēt un īstenot šajā skaistajā vasaras laikā arī kaut ko no šīs savas patiesās identitātes, to, kas mēs esam. Pati daba mūs aicina pieredzēt kaut ko no kādiem skaistiem dzīves piepildījuma aspektiem šajā brīnišķīgajā laikā. Un mūs uzrunā arī svēto rakstu vārdi. Svēto rakstu vārdi, kas šajā pēc vasaras svētku laikā mums kaut ko pastāsta par garu, par lielāku, plašāku būtību, par visu to ierobežoto, kas ir jāsastop mūsu ikdienā, par garu, kas to visu ietver, aptver, grib apskaidrot un atbrīvot. Un šajā kontekstā mani dziļi uzrunā vārdi, kas šajā pēcvasaras svētku svētdienā, kas mūs tuvina arī domāju par trīsvienību visā pasaulē, dievišķajā un arī mūsos pašos. Un tie ir vārdi no vēstules romiešiem 8. nodaļā. Tā ir teikts: jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal baidītos, bet esat saņēmuši dēlu tiesības un garu, kurā mēs saucam Aba Tēvs. Un gars pats kopā ar mūsu garu liecina, ka mēs esam Dieva bērni. Mums katram ir savas domas par mūsu dzīvi kopā saturošajām, daudzām un dažādajām lietām, pārliecībām, piederībām, ko saucam par mūsu identitāti. Šo vārdu daudzreiz esam dzirdējuši noteikti. Un tad, kad cilvēks zaudē kaut ko nopietnu, kaut ko nozīmīgu savā dzīvē, savā dzīves gājumā, viņam šķiet, ka šī identitāte ir tikusi iedragāta, un mēs no šī zaudējuma, no šīs iedragātības, ievainojamības ik katrs baidāmies. Un savā ziņā arī katrs tā vai savādāk esam pakļauti kādām bailēm, vai ne? Kādreiz ir vērts pašam pie sevis padomāt, par ko es baidos.
no kā es baidos, kas izraisa manī bailes. Cik zīmīgi. Šeit ir teikts, ka mēs no Dieva, visu lietu radītāja, mēs nesaņemam kādu tādu garu, lai baidītos. Mēs nesaņemam verdzības garu. Mēs saņemam kādu plašāku. Te ir teikts dēlu tiesības. Tātad kaut ko tādu, kas mums dabiski, loģiski, kā cilvēkiem, kā Dieva radībām, Dieva radītiem pienākas. Mēs šajā tik vasarīgajā laikā jau, es domāju, ka atverot acis un sajūtot šo dzīvības pārpildījumu mums apkārt, varam arī pieredzēt, cik ļoti daudz šī Dieva tuvuma ir visā dzīvajā, pasaulē, dabā. Dievs ir visur, Dievs ir visā, šis dzīvības spēka devējs izpauž sevi visur un visā. Bet vispirmām kārtām tas ir tevī pašā, kā cilvēkā. Un, lai to pieredzētu, droši vien no kaut kā ir atkal jāatbrīvojas, kaut kas jāpalaiž vaļā, kaut kas no tām lietām, kas rada bailes. Rada bailes par sevi, par savu identitāti, par kādām normām, kas ir it kā pieņemtas sabiedrībā, ka tikai es tās nepārkāpju, ka tikai viss notiek pareizi un labi. Bet tam pretī, kad mēs paskatāmies visā dzīvajā mums apkārt, tur baiļu nav. Cik zīmīgi koki aug bez bailēm. Arī dzīvajā dabā, kas ir mums apkārt dzīvniekos, šīs bailes jau noteikti kaut kādas ir, bet tās nav tādas, kādas ir mūsos, kuros darbojās šie dažādie intelekta un prāta darbības faktori. Mēs taču baidamies par kaut ko vairāk, kā tikai par dzīvību, vai ne? Un no tā arī kādreiz notiek tas, ka mēs samainam kaut ko no savas identitātes. Samainam vietām. Zaudējam kaut ko no dvēseles gudrības, kurā baiļu nevajadzētu būt. Mēs šajā vasaras laikā laikam jau esam aicināti atgriezties pie tās pieredzes, ka arī mēs esam daļa no Dieva labi radītās esības, kas apliecina, ka arī tu un arī es esam Dieva bērni. Dieva bērni, kuros bailēm par kādu identitātes zaudēšanu, kas nāk no mūsu prāta, no mūsu intelekta, pamatojas kādās mūsu iemācītās zināšanās, ko citi mūsos ir ielikuši. Ja kā tam būtu jābūt mazāk vietai mūsos, jo arvien lielākai un lielākai vietai pamazām mūsos ir jāveidojas tam garam, kurā nav baiļu, kurā nav iekšējas verdzības, iekšējas kalpības. Šī
Svēto rakstu vēsts patiesībā jau māca mums brīvību. Atcerieties, kādā citā Bībeles vietā teikts, gars dara brīvu. Arī mēs varbūt varam ieraudzīt, pieredzēt un sameklēt to garu, Kristus garu, dievišķās gudrības garu, kas dara arī mūs brīvus. Lai nezaudētu, lai spētu pieredzēt, kā daļa tu un es mēs patiesībā esam. Un tas nemaina to, ka, jā, mūsos katrā ir kādas rūpes, katrā no mums ir kādas pienākuma apziņas, izpratne par to, kas ir jāizdara, kas ir jāpaspēj, kā ir jāveido tā vai savādāk attiecības ar pasauli, ar sevi, ar saviem tuviem cilvēkiem, tieši šajā laikā, kurā mēs dzīvojam, bet arvien no jauna, ne tikai liekot kaut ko sev virsū, kā kādu kārtu, uzslāņojumu ar laika prasībām, bet arī tiecoties to ņemt nost, kas ir kļuvis lieks, tietoties izprast, kas nav šeit un tagad, šajā laikā, kurā es dzīvoju, pasaulē, dvēselē, man un cilvēkiem apkārt, svētīgs un palīdzošs. Jo neesam saņēmuši verdzības garu, lai atkal baidītos, kā saka šie svēto rakstu vārdi, bet garu, kurā atzīstam Tēvs, Dievs, Tēvs radītājs, mūs visus vieno kā Dieva bērnus. Vieno ar pasauli, vieno vienu ar otru, vieno ar visu dzīvo, kā daļa mēs esam. Arī tas ir tas svētais gars. Lūgsim Dievu, mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Dievs, radītājs, lai mūs svētī, sargā, piepilda ar savu tuvumu, savu garu, mūsu miesu, mūsu dvēseli, Tēva, Dēla, Svētā gara vārdā. Āmen.